tev visvairāk uztrauc šajā sarunā? Vai tev nekas neuztrauc? Īsti nekas, es zinu, ka es neesmu ļoti speciālists šajā. Vienreiz tikai Latvijas arī taisījām podcastu, un tad man intervēja. Es esmu ļoti lēns domātājs, un varbūt pēc tam atnāk kaut kas prātā, bet es lūdzu Dievu, ka viņš pasaka visu, kas ir jāpasaka, un es neuztraukšos par to. Tas, ka tu neesi speciālists, tas ļoti labi, mums nevajag speciālists, tas nav tāda veida podcasts. Un otrs, ja tu kaut ko aizmirsti pateikt, pēc tam klausīsies, nekā būs ieraksts, tad var komentārā rakstīt. Papildinot manis teikto 3. minūtē, 54. sekundē. Es paļaujos, ka Dievs mūs sauc par palptumiem. Sveiki, mīļie klausītāji, skatītāji. Mājvietas podcasts ir atpakaļ ar nākamo epizodu, un šajā reizē ciemos ir Dace Šmitiņa, kas ir arī Mājvietas draudzes sieviešu kalpošanas vadītāja. Arī mājvietiete, nu jau kādus cik? 8 vai 7. 8 vai 7 gadus. Nu, tā kā diezgan liels stāsts tev ir, tu var arī par to runāt. Un podkāstā mēs runājam, protams, par dzīvi, par ticību, bet vairāk ar to ideju par to, kā mūsu dzīvē izpaužās māceklības process, kā mūsu dzīvē izpaužās kaut kāds misionāls process un kā vispār Dievs uz ko aicina. Bet iesākumā es jau tev teicu, tas ir Arta Lēņa mīļākais jautājums par to. Ja tev jautā, kas tu esi, ko tu atbildi? Ko tu atbildētu tagad, ja tev? Ja tu man jautā, kā mācītājs, tad es saku, es esmu Dieva bērns. Yes, pareizi atbildi. Jā. Bet, ja man jautā uz ielas, tad tā atbildes, ka nē, citādāk. Bet vispār es tiešām esmu Dieva bērns, kas ir radīts pēc Dieva līdzības, kas ir, kur ir uzrunājis Jēzus kaut kādā dzīves brīdī, un es esmu tam atsaukusies un cenšos turpināt to ceļu iet ar viņu un tikt pārveidota jau līdzīgāk viņam. Nu jā, tā dzīve jau ir ļoti daudzpusīga, un manā dzīvē ietilpst gan darbs, kas ir, es esmu sociālais darbinieks, strādājot ar jauniešiem pēc ārpus ģimenes aprūpes. Tad, protams, mana ģimene, kas es esmu sigava jau 5 gadus, un mamma 4 gadus. Tad, es domāju, ka tās 4 iedaļas ir svarīgākās manā dzīvē. Pirmkārt jau Dieva bērns, otrkārt ģimene un treškārt darbs. Pastāst, kā tu, sāksim pēc kārtas, tad pa katrai tai jomai. Pirmā Dieva bērns ir, pastāst, kā tu nonāci līdz tam? Tu uzaugi kristīgā ģimenē, tu biji kristīts kā bērns, vai kā tu nonāci līdz ticībai un sekošanai Jēzum? Es neuzaugu kristīgā ģimenē. Bet es tiku kristīta, manuprāt, 3 mēnešu vecumā, jo es ļoti slimoju, un mani vecāki cerēja, ka tās kristības kaut kā palīdzēs tam to atrisinās. Es īsti nezinu, vai tas palīdzēja vai kaut ko atrisināja, bet tā vienkārši bija. Bet turpmākos gadus, līdz kaut kādiem 14 gadiem, es varbūt reizi mēnesī kopā ar mammu aizgāju uz katoļu baznīcu. Pārsvarā man tas likās kā tāda kastīte, ko tu atzīmē, ka tu esi bijis kaut kad, jūties bišķiņ tīrāks, daudz ko tu tur nesaproti, jūties nedaudz kā citplanētietis un tā. Bet kas man arī dzīves sākumā ir bijis par svētību, ir manā skola, jo es gāju kristīgajā vidusskolā, un tur mums bija katru nedēļu, mums bija Dieva kalpojums. Jā, šeit katru pirmdienu, ja es pareizi atceros, un tad katru dienu bija arī svētbrīds un bija kristīgā mācība. Un tas man tā ievirza, un tās dažas lietas, kas man aizķērās no kristīgās skolas, man ļoti palīdzēja veidot to virzienu dzīvē, kad es negribu būt tajā tumšajā, bet es gribu tomēr būt tajā Dieva gaismā. Un tad kaut kur ap pusauģu vecumā man sāka rasties tie lielie jēgas jautājumi, un es mammai prasīju palīdzību tādai garīgai dzīvei, un viņa man iedeva
kaudz ir visādām grāmatām, gan kristīgām, gan ezotēriskām un visādām. Es lasīju visu pēc kārtas. Un kaut kur tajā es guvu kaut kādu mazu piepildījumu vai atbildi, kaut kur pieķerties. Un, bet pamatā man tāpat likās, ka baznīca ir kaut kāds pamats tam visam, bet man arī patīk tās visas ārpus lietas. Un tad es pabeidzu skolu, un man bija tāds brīvais gads pēc skolas un augstskolas. Un es ļoti gribēju iet svētceļojumā, un es biju dzirdējis par to Spānijas, kā viņš saucās, Svētā Jāņa, laikam viņš skaitās ceļš svētceļojums, jā. Santiago, jā. Un tad es sāku pētīt par to visu, un man likās, kāpēc tik neizmantot izdevību, ja man ir brīvs gads, un tur vajadzīgs vismaz mēnesis, jo tur kopā ir kaut 1000 kilometri. Un tā viss sakārtojas, ka es varēju to izdarīt. Un es viena pati, es biju sakrājis naudiņu tam, es viena pati nopirku somu, zābakus un lidoju uz Spāniju. Un brīnumainā kārtā man mamma tajā atbalstīja, jo tas ir diezgan traki. Priekš tāda 19-gadīga bērna vienam lidot un 19 gados aizliegt jau viņi tev nevarēja. Jā, viņi tikai varēja teikt, es tev neatbalstu vai atbalstu. Jā, bet mamma vienmēr ir dzīvojusi ar to pārliecību, ka Dievs mani sargā, un tas viņai vienmēr ir palīdzējis atbalstīt mani manos trakajos brīžos. Un tā kā es īstenībā nezinu, ko teicu par to domāju. Es domāju, ka viņš nebija tik atbalstošs. Bet tad es aizlidoju uz to Spāniju un sāku iet to Santiago ceļu. Un tas bija viens ļoti liels piedzīvojums, un man likās, ka es tur braucu, tāpēc, lai es satiktu Dievu, lai es viņu saklausītu personīgi, bet beigās tas izvērtās par to, ka es satiku ļoti daudz cilvēkus, kuri bija līdzīgi man, un mēs īstenībā daudz vairāk laiku pavadīju kopā ar cilvēkiem nekā vienu klusumā ar Dievu. Un, jā, es satiku ļoti daudz dažādus cilvēkus. Tajā svētceļojumā iet ļoti dažādi cilvēki. Gan cilvēki, kuriem patīk šamanisms, gan cilvēki, kuri vispār nav ticīgi, gan cilvēki, kuriem vienkārši patīk iet pārgājienos. Man šķiet, ka es satiku tikai 2 cilvēkus, kuri tiešām teica, ka viņu mērķis bija, tā kā patiesa svētceļojums priekš Dieva no visas tās lielās grupas. Un, un pēc tā ceļojuma es atgriezos mājās, un man jau vairāk bija tā pārliecība, ka visi ceļi ved pie Dieva, jo ir taču šāmaņi, ir visādas kultūras, un kāpēc, lai kristiešu Dievs būtu vienīgais Dievs. Un tā es dzīvoju nedaudz bohēmā, bet... Ko nozīmē nedaudz bohēmā? Pastāst man, tas tāds... Nedaudz bohēmā nozīmē tas, ka es biju ļoti saugusi ar āru un dabu, un man bija grūti izturēt pilsētā un iekštelpās. Un, piemēram, atgriežoties no svētceļiem, es gāju uz brokastu dārzā un vienkārši biju visu laiku ārā. Un tajā pirmajā dienā, kad es atgriezos, bija diezgan traki, jo es pilnīgi trīcēju no tā, ka es nevarēju būt telpā un ka visi cilvēki man skatās un ir liela gaisma. Tur ir baigais tas kontrasts starp tām vidēm un ir jāpiekodam laiku, ka tu atkal pielāgojies pilsētē. Bet bohēma iekļauj arī kaut kādu alkoholu lietošanu, tādu brīvu, ne jau tādu pamatīgu, bet tādu brīvu, vīns vakaros, tādu kaut kādu, dzējas vai stāstu rakstīšanu, ģērbšanos tā, ka tev nav ko citu domā par tevi, ka tu nerūpējies baigi par savu izskatu un tu vienkārši saki, ko tu gribi teikt. Tagad skaties, saprotu, ka... Neizklausās nemaz tik slikti. Ja nepārspīlēju. Atbrīvojoši kaut kādā ziņā. Tas bija vienkārši tas bija protests pret to, kas ir pilsētā, tajā, kuras es uzaugusi. Bet, es domāju, ka to ceļojumu Dievs man izmantoja kaut kādā veidā. Viņš mainīja kaut kādas lietas manī un lika pastīties citādāk, bet tomēr pie Jēzus nebija nonākusi caur to ceļu.
Bet jā, pēc tās vasaras es izlēmu, kad es sākšu studēt sociālo darbu. Un pēc tā ceļojuma es sapratu, ka es vairs nevaru dzīvot ar savu ģimeni, un man vajag pašai savu telpu. Un es sāku pastāvīgu dzīvi un sāku arī strādāt lidostā kafejnīcā. Un tajā pašā laikā man uzrakstīja Artūrs, mans vīrs. Šobrīd ne, tad vēl ne. Un par ģimeni laikam stāstīšu vēlāk. Nē, ja tas ir daļa no ceļa stāsta, tad tāds, es vienkārši domāju, kā, nu jā, viņš uzrakstīja, kur viņš tā... Nu jā, tas stāsts mums kur viņš ir ļoti interesants ar to, ka mūsu ģimenes ir bijuši ģimenes draugi 2 paudzēs, bet īstenībā līdz brīdim, kad viņš man uzrakstīs, nemaz nezināju, ka viņš eksistē. Bet ir tā, ka mana mamma ir friziere, un viņa mamma, jo viņa bija ģimenes draugos starp radu radiem, viņa gāja frizēties pie manas mammas. Un manai mammai ar klientiem parasti ļoti dziļas sarunas. Un tajā laikā Arturs ļoti cīnījās ar depresiju un pašnāvnieciskām domām un darbībām. Un viņa mamma stāstīja to manai mammai. Un mana mamma izdomāja pateikt, ka mans bērns arī ir tāds ļoti dziļi domājošs. Varbūt viņam vajag satikties un parunāties, ka varbūt es varu viņu kaut kā atbalstīt. Jo man tā cilvēka mīlestība arī ir no Dieva dota jau sen. Un tā viņa iedeva laikam manus kontaktus Artūra mammai, un Artūra mamma iedeva Artūram. Un tad, kad es biju svētceļojumā, viņš bija man rakstījis, ka viņš ir tas, un iet cauri tam, un kad varbūt mēs varētu satikties un parunāt. Un es to ziņu nesaņēmu 2 nedēļas, jo es biju svētceļojumā, un Artūram likās, ka es vienkārši viņu ignorēju. Bet tad, kad es biju lidostā atpakaļ ceļā uz mājām, es izlasīju to ziņu un atbildēju viņam, ka, satiekamies. Bet tev mamma tad jūs savat kopā? Mūsu abu mammas, es teikšu. Apreit, ne, bet kā bija, nevis apreit un laulības, bet tur, kur vecāki saliek savat kopā. Kāds līgums tur. Jā, un tad mēs pirmoreiz satikāmies, un Arturs bija ļoti, viņš pats bija apģērbies ļoti tumšās drēbēs, un varēja vizuāli redzēt, ka ir slikti. Un es biju pilnīgs pretstats viņam, jo es bohēmiskā pilnīgi nosāļojusies blondā. Dace viņu gāja ar jūru un teica, cik pasaule brīnišķīga un viss ir brīnišķīgi. Viņš tāds nomākts no kartikāla staigāja. Un tad, tās pirmās tikšanās mums nebija nekāds baigies kontakts, bet mēs tāpat turpinājām sazināties par to, kā iet. Un beigās mēs sapratām, ka mēs abi meklējam tādu kopienu, kur būt ar citiem cilvēkiem līdzīgiem. Un sapratām, ka mēs gribam aiziet ciemies pie kaut kādām draudzēm. Un tā es arī nokļuvu mājvietā, jo Arturs uzzināja par mājvietu caur Aigara mamja profilu Instagramā, jo Aigaram bija laikam rakstīts, ja es pareizi atceros tur. Es sekoju Jēzum un aicinu tev darīt tāpat. Kaut kas tāds. Un Arturu tas ļoti uzrunāja. Un tā viņš mani atved uz mājvietu. Mēs sākām nākt. Un mājvietā, klausoties tavas svētrunas visbiežāk, es sapratu, ka tomēr nav tā, ka visi ceļi ved pie Dieva. Ka tomēr Jēzus ir tas īstais, vienīgais un šaurais ceļš. Un tā laikam kaut kur mēs gadu 2 gājām uz mājvietu, un tad arī tu mani kristīji, un Arturu kristīji. Un tālākais jau ir vēsture. Tālākais jau. Kristījāt, apprecējāties, piedzim noriņi. Mans jau ticības ceļš, jo, protams, man turpinājās, un, ja tu gribas arī tagad pastāstīt par to, turpinājās. Droši, man nav uzrakstīts skripts šeit. Labi. Un tad tas bija neatceros kurš gads, bet aptuveni 2 vai 3, 2 aptuveni gadus
vai 3. Vienalga. Mēs nācām uz baznīcu, centāmies pēc labākās saprašanas būt baznīcā, iekļauties, bet tā ticība, viņa bija tā virspusēji, man nebija tādas personīgas attiecības ar Dievu. Un Bībeli negribējās lasīt, un bija ļoti grūti. Bija ļoti grūti atrast laiku Dievam. Un, tā kā mēs nācām uz baznīcu, bet tādas īstas attiecības ar Dievu man nebija. Līdz pirms 2 gadiem es biju vienā pasākumā amerikāņu, kur satiekās dažādas kristīgas organizācijas un runāju ar vienu vīrieti no mūsu draudzes. Un viņš ar mani runāja, viņš man stāstīja par to, ka viņš ir dzirdējis, ka man tā kā manā dzīvē ļoti liela noslodze, jo man tajā laikā bija, pirms 2 gadiem man bija mācības, jo es turpināju studēt, man bija darbs, man bija mazs bērns, un man bija vīrs, un man bija sieviešu kalpošana. un vēl, man liekas, ka tajā laikā es arī sāku padomē par būt. Un es biju uzņēmusies šausmīgi daudz lietas. Un tad viņš man iedrošināja un teica, ka nevienmēr viss, kas mums šķiet, kas ir labs, mums ir jādara. Vai nevienmēr arī tas, ko mums palūdz, ka mums ir jādara. Un tas man lika tā sāk domāt tā kā par savu dzīvi un kāpēc es piekrītu un vai es vispār uzdodu jautājumus, tā kā, kāpēc es to daru. Un viņš man tajā reizē arī pastāstīja, ka viņa dzīvi izmainīja, viņa ticības dzīvi izmainīja tas, ka viņš uzsāka individuālu māceklību pie savu mācītāju ASV. Un viņš man prasīja, vai man ir kāds cilvēks, ko es redzu kā ticības piemēru. Un man uzreiz bija skaidrs, ka šis cilvēks, un tā bija Hiecinte, mūsu amerikāņu misionāra. Un tad, pēc kaut kādas nedēļas Hiecintei uzrakstīju, vai viņa varētu man mācekļot, lai gan es īsti arī nesapratu, ko tas baigi nozīmē, vai ne, bet, ar to domu mācīties. Un viņa man atbildēja, ka viņa ilgi par to lūdz un ka, protams, ka viņa to gribētu. Un tā kopš tās dienas katru nedēļu no ļoti retiem izņēmumiem mēs tiekamies un kopā lasam, pārunājam. Viņa man māca, bet tas viss notiek tādā caur ļoti lielu paļāvību Svēto garu. Nevienmēr viņai ir kaut kas sagatavots vai kaut kāda ideja pirms tam, bet bieži vien mēs satiekamies, viņai izstāstu, kas pa nedēļu ir noticis, kas notiek manā sirdī, un viņai jau caur Svēto garu viņa jau tā kā saprot, kur tas viss kustās un kas man ir jādzer tajā dienā. Un tā kā šie pēdējie 2 gadi ir bijuši ļoti tādu pamatīgi manā ticības dzīvē, kur es esmu sākusi veidot attiecības ar Dievu un sapratusi, ko tas nozīmē. Jo pirms tam tas bija tā ļoti, ļoti virspusēji manā izpratnē. Pastāsties, vai tu piemini to pieminēji tādu, kas man vienmēr sit kortisārā, cik personīgas attiecības ar Dievu. Un es vienmēr saku, ko nozīmē personīgi tev var būt mašīna, personīgi tev var būt tavs personīgais telefons, kaut kas, Dievs nevar būt tavs personīgais Dievs, jo viņš ir lielāks par tevi. Ja, nav, man liekas, tas tāds individuāli kaut kāds tāds mūsdienu, manas personīgās attiecības ar Dievu. Vairāk velk uz to gājienu, uz to Santiago ceļu, ja, es un Dievs, tad pārējie tā kā ejiet malā. Tā, ko tu ar to domā? Tāds, ko tu, tad, kad tu saki, man nebija personīgas attiecības un Dievu, tagad ir, kas ir tas, kas mainījās? Kas ir tas, kā tu to redzi savā ikdienā? Mainījās tas, kad es sāku pavadīt daudz laika klusumā, lūdzot, uzdodot jautājumus, lasot un mēģinot saprast, kas ir tās lietas, par kurām es gribu būt Dievs savā dzīvē. Un caur to Dievs man arī to parādīja. Jo, ja man nav tas klusais laiks un tā iegrimšana Dieva vārdā un lūkšanās, tad man ir ļoti grūti palaist garām to, kas notiek manā sirdī.
Un to es saucu par personīgām attiecībām ar Dievu. Jā. Kad ir tā saruna. Protams, ka draudze ir vajadzīga un Dievs mums visiem. Un mēs esam līgava Jēzum. Bet, kā jūs nesam minēji, man ļoti patīk tas apgalvojums, kad tās cīņas, kas ir izcīnītas tajā klusajā kambarī ar Dievu, ir tās, kas parādās publiski. Jo, ja mums ir tikai tās publiskās uzvaras un nav tās iekšējās izcīnītās cīņas, tad tās publiskās uzvaras ir tukšas palielam. Jā, bieži vien viņas varbūt nemaz nav. Ja, mums jau no tas iekšējais raksts. Un tā es vienkārši domāju, tieši mēģināt saprast. Un tāds, jo es domāju, daudziem ir tāds jautājums par to, kas tad tas ir. Jā, tā es domāju, arī draudzē noteikti, bet arī cilvēkiem, ja kāds klausās vai skatās, kas nav kristietis, un viņš saka, nozīmē personīgas attiecības ar Dievu. Ja mums ar tevi ir, mēs ar te varam sarunāties pie galda, vai ne, tur ar Artūru, jūs ejat randiņā, vai ne, jūs turat rokas, jūs fiziski tur var saprast to, ko nozīmē šīs attiecības. Ja, un es domāju, ar Dievu tad ir tas jautājums, bieži vien cilvēki, ko tas nozīmē attiecības ar Dievu. Ne, un arī kādas tādas. Es domāju, viens no tiem svarīgajiem aspektiem attiecībās ir pazīt. Ne, ka tu pazīsti. Skaidrs, ka mēs Dievu varam iepazīt primāri caur Dievu vārdu. Tas ir tas, kas mums ir atklāts, mēs varam par viņu lasīt un tā. Ja, un tad otrs nāk tā lūkšana, ko mēs varam piedzīvot. Varbūt tās kaut kādas sajūtas vai domas. Es nezinu, kā tev, es nekad dzīvē neesmu dzirdējis audio balsi Dieva. Ja. Man saka, cilvēks, bet kā tu vari teikt, ka Dievs tev runā, ja tu nekad neesi dzirdējis audio balsi? Bet ir tā iekšējā pārliecība, ko tu, protams, nevar pierādīt. Nevar pateikt, ka Dievs te parakstījās apakšā, ja, tad mēs pierādam, tur e-paraksts, ja, un tad viņa personību mēs pierādam. Bet tā ir tā iekšējā milzīgā pārliecība, kur tu ar paļāvību eji, Dievs man kaut ko teica, es eju to un daru. Un tāpat laikā man dzīvē ir bijuši reizes, kad es eju ar šo milzīgu pārliecību un es esmu kļūdījies. Jā, tas arī jāatzīst. Ir, tā. Bet jā, es vienkārši domāju, man liekas, ir labi precizēt to, ko mēs domājam, to, ko mēs sakam. Tāds. Un tā. Tas ir tas tavs ceļš ar Dievu. Un tu jau pieminēji arī par tām mentoringa attiecībām ar Hiecintu, par to mēs varbūt mazliet vēlāk. Bet skatoties atpakaļ, kas ir tas, kas tevi ir visvairāk pārsteidzis tavās attiecībās ar Dievu? Ja tā teikt, vai kaut kas tāds, ko tu varbūt negaidīji vai nedomāji, ka tā var būt, vai tā ir? Tas ir labs jautājums. Un man ir ļoti labi atbildi. Viss. Okay. Viss man ir pārsteigums. Jo pirms tam es vispār nezināju, ka Dievu tā vispār var piedzīvot. Kad tu izjūti viņa mīlestību, viņa žēlastību, to vienkārši prieku iekšējo. Bet arī no otras puses, ko es pēdējā laikā esmu mācījusies, ir tā bijība Dievu priekšā. Tas, ka jūs nāksiet pie mani trīcēdam un rebēdam no tā, cik viņš ir svēts. Un, ja mīlestību es kaut nedaudz varēju uztvert iepriekš, tad tagad es viņu uztveru ļoti daudz citādāk. Un tad to svētumu es iepriekš vispār nebiju atvērusi. Un tagad es tikai mācos tos atvert. Un tā kā abas šīs Dieva dabas man ir pārsteigušas. Un, protams, man ir šie 2 gadi, kad es eju šo ceļu. Un viņi noteikti nav nekur apstājušies. Tā kā es daudz mācos un es ticu, ka Dievu var bezgalīgi iepazīt. Es nespēju viņu aptvert. Un man tas liekas tik aizraujoši. Un ko es gribēju teikt? Viena lieta piemirst. Bet tāda viena liecība, ko es arī nepastāstīju, kas manā dzīvē ir bijis tāda pārdabiska, ka tu teici audio, neesmu dzirdējis. Es arī audio neesmu dzirdējis, bet tad, kad es uzsāku to māceklību ar Hiecinti, man bija liels jautājums par to dzīvi, kā es biju iepriekš ticību dzīvojusi. Vai manī vispār ir svētais gars, jo es viņu nekā īsti neizjūtu. Un tad es vienkārši sēdēju istabā un lūkšanā prasīju Dievam, vai manī ir svētais gars, lūdzu parādi, ja tas tā ir. Un tiešām lielā izmisumā un bailēs, ka tas tā īstenībā nemaz nav. Un Dievs man atbildēja, un viņš iedeva man tādu siltu sajūtu sirds rajonā, kur es nekad nebiju sajūtusi iepriekš.
un tā ir tiešām fiziska sajūta, kur es ik pa laikam jūtu, ka es esmu lūkšanās, ka es esmu ar draudzi, ka mēs pagodinām Dievu, lasam Bībeli. Un to es ļoti, ļoti novērtēju, pateicos Dievam. Un man liekas, tas ir tas brīdis, kad Dievs mūs sastop tie mūsu cilvēcībā un masticībā, ka viņš tev iedod kaut ko pārdabisku, lai tev vieglāk noticēt. Jā, es arī es, protams, tā interesanti saka, tu stāsti, tā kā 2 gadus eju tajā ceļā. Un es esmu pārliecināts, tāpēc, ka es tevi redzēju tajā laikā, un es redzēju Dievu darbu tevī. Arī pirms tam. Bet ir kaut kāds pagrieziena punkts, un kur kaut kas notiekās. Bet tas ir mans vērojums no malas, un tā man vienkārši liekas interesanti. Jo raksta arī, manuprāt, raksta saka, kad svētais gars ir, tā kā ja te nevar būt Jēzus, ja tev nav svēt, tā kā tu nevar nodalīt viņus. Bet tas jautājums ir par to, cik mēs piedzīvojam. Un man ir līdzīgi bijis tāds gadījums, kur arī mēs vienkārši ar vienu draugu, es biju pusaudzis, arī tikko kļūst par kristieti, mēs vienā vakarā vienkārši pie viņa, es paliku pie viņa mājās, jo es dzīvoju Cēsīs un braukāju uz Jūrmalas draudzi. Un es paliku vienkārši pie viņa pa nakti, un mēs lūksim Dievu. Vienkārši lūksim Dievu. Un mēs lūdzām Dievu, un Dievs tā ienāca tajā telpā, likās tik milzīgi to prieku iedeva, tā, ka mēs vienkārši tur smaidam un smejamies. Tā, ka liekas bišķi nekontrolēt, bišķi jocīgi, tā no malas. Ja? Bet tas nebija nekāds šovs, nekas, mēs bijām 2 tikai istabā. Ja? Un pēc kā laika tas pagāja, tas pārgāja, tu saproti, nav tā, ka Dievs ir atstājis to telpu, bet vienkārši saproti, Dievs, tas bija arī kaut kāds grūts laiks manā dzīvē, ka Dievs grib vienkārši kaut kā parādīt sevi, atklāt sevi iepriecināt, un tie momenti noteikti ir, un es domāju, mēs noteikti palaižam daudz ko garām, savā ikdienā, ja mēs neapzināmies to svētā gara klātbūtni. Ja tā ir, kad mēs īsti nevaram, man liekas, dzīvot savu kristiešu dzīvi bez svētā gara. Tas ir nereāli, un tas ir tā nežēlīgi savā ziņā. Tā kā Dievs saka, esiet svēti, kā es esmu svēts, jā, un mēs to mēģinām tādā savā spēkā izdarīt. Tas nav reāli. Vēl viena lieta, kas man interesanti likās, tu arī salīdzināji tā kā mīlestību un svētumu, tā kā gan rīz kā tāds 2 pretstata lietas, ja es pareizi saprotu, apmēram. Dievā viņas ir kopā, bet, man liekas, mums cilvēkiem bieži vien liekas, ka tas ir kā pretstats. Bet es izlasīju, salīdzināšu, pagājušajā gadā vienu grāmatu, saucās Delighting in Trinity, tā kā priecāties par trīsvienību. Un tur viņš runāja par to Dievu svētumu, kas man arī baigi palīdzēja ieraudzīt to, ka viņš saka, mēs cilvēki pretstatam šīs lietas. Bet Dievam patiesībā svētums un mīlestības pārākā pakāpe. Kas ir tāds baigi interesants, jo mums liekas, ka Dievs ir mīlošs, bet viņš ir arī svēts. Īstenībā Dievs ir mīlošs tieši tāpēc, ka viņš ir svēts. Ja, ka viņa tā mīlestība līst pāri, un tas viņa svētums. Tā, vienkārši es atcerējos to momentu. Kad tu to teici, mums tas liekas, un mums tas liekas tāpēc, ka mēs jau saprotam, ka mēs esam grēcīgi. Un tāpēc mums tas svētums liekas kā kaut kas pretējs mīlestībai, jo mīlestība ir tā, kas mūs pieņem, un svētums ir tas, kas mūs atgrūž, vai kas mums liek trīcēt tajā bijībā. Bet Dievā, tā kā saka, Dievā tas viss ir viens. Tā kā. Jā, vēl viena lieta, kas mani pārsteidza, ko es varu pastāstīt, ir tā, kad tu piedzīvo tā mīlestību no Dieva, tad tā mīlestība sāk vairoties, un tev ir ļoti viegli mīlēt draudzi. Jo iepriekš man bija ļoti grūti mīlēt draudzi. Un tu vienmēr racionāli var atrast iemeslus, kāpēc šis cilvēks tev un šis cilvēks un šito. Bet, kad Dievs ir tuvu tavā sirdī, tad tev vienkārši dabiski tas nāk ārā un plūst. Un tas man noteikti arī ir pārsteidzis. Prieks dzirdēt. Jā, tad, lai visi mājvietas cilvēki saņem šo. Nē, man liekas, ka kopumā jau mums ir ļoti mīloši draudzi un protams, ka ne pilnīgi un tā. Bet par to māceklību mēs vēl nonāksim, bet atzīot atpakaļ, tu pastāstīji par to Dievu bērnu, nedaudz par ģimeni, bet tieši par to sociālo darbu. Kas ir tas, kas tev mudināja iet studēt sociālo darbu un kļūt par sociālo darbinieku? Kāpēc? Nav tā vieglākā vai vienkāršākā karjeras izvēle? Vai arī tā, kur uz vairāk nopelnīt? Noteikti nav. Man vispār vidusskolā, man šķiet, bija
3 vai 4 virzieni, kurus gribēju iet. Tā bija psiholoģija, socioloģija, filozofija un teoloģija. Šis viss es gribēju apvienot. Bet tajā vasarā mana mamma kaut kā manī ievirzīs to sociālo darbu. Viņa vienkārši sāka stāstīt, ka tāds eksistē. Un es to baigi neko nezināju par to. Un mana sirds vienmēr ir bijusi palīdzēt cilvēkiem. Un tā, es nonācu tajā sociālajā laikā. Tā bija kaut kāda arī paļāvība uz mammu un to, ka viņa redz mani un tiešām, ka tā palīdzēšana cilvēkiem ir tas sociālais darbs ir tas, kurš to visvairāk varu piekot. Jums ar mammu ir tuvas attiecības? Es domāju, ka jā. Es to varētu teikt, jā. Vai tu varētu teikt, vai tu varētu piekrist apgalvojumam, ka tu esi savas mammas māceklis? Grūti teikt. Atšķirībā kādā jomā, domāju, jo mums dažreiz ir mainītas lomas, jo ir bijis tā, ka mamma grib, lai es esmu viņas garīgais atbalsts, bet tas tā dabiski neliekās kopā, vai ne? Un tāpēc tas arī nav strādājis, bet, protams, tādās jomās kā būšana par mammu vai ne, būšana sievai, vai arī darba izvēle, profesijas izvēle, tādos viņa man ir bijusi skolotāja, kā jau mamma. Kas ir ļoti interesanti, jo es nezinu, es klausījos iepriekšējos podkastus gan ar Arti, gan tagad tikko, kas iznāca ieraksta laikā, tikko iznāca ar Matīs. Un viņi abi divi arī pieminēja ģimenes tā kā ietekmi. Un tur arī tādā ticības ziņā, es domāju, cik interesanti, jo bieži vien, un tas varbūt arī tajā vecā posmā ir atkarīgs, kad mēs tā kā mēģinām aiziet no tā, kas ir vecāki. Ja? Teiksim, manā dzīvē arī tas, ka es mēģināju aiziet no tā, kas ir mans tētis, beigās mani atveda, es ieraudzīju, ka es patiesībā baigi eju to ceļu, un tas atveda man pie Dieva kaut kādos arī savu veidu vīrišķības meklējumos, bet tādā labā ziņā arī, ja mēs nodalām, ja mēs tā mēģinam nodalīt garīgo no praktiskā, tur varbūt mēs to neredzam, bet ja mēs saprotam, ka tas viss ir viens, kad Dievs parādās savās lietās, kad mēs redzam, cik ļoti veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi, bet cik vecāki ir patiesībā mūsos ieguldījuši. Un mums vienkārši ir kāds ilgs laiks, kad mēs to negribam atzīt, un tad ir kaut kāds vecuma posms, kur mēs sākam, patiesībā šis man ir no mātes, šis man ir no tēva, tas man ir... Un tā kā man vienkārši interesanti, iespējams, ka tās ir pilnīgi citāda veida attiecības nekā tev ir ar Hiecinti, ne? Bet tā es vienkārši klausos, ka tu gan par tavu laulību, gan par to braukšanu, gan tagad par sociālo darbu, kad patiesībā tavai mammai bijusi liela loma tajā. Un tā, prieks to redzēt. Es zinu, kad tava mamma ir darījusi savu darbu audzināšanas ziņā, vai ne? Jā, protams, labi, viņa ir laba mamma. Bet par to sociālo darbu. Tas ir tas, ko tu tagad arī dari, sociāls darbinieks. Un, noteikti ir dažādas nianses, bet kas man ļoti likās interesanti. Pirmkārt, man tā tēma ir tuvu, tāpēc, ka mēs abi darbojamies ārpus ģimenes aprūpē. Jā, es kā auģu vecāks darbojos ar mazajiem bērniem, un organizācija, kurā tu strādā Lighthouse, šobrīd jūs esat tiem, kas izaug no bērnu vecuma. Bet tas, ko es jau to minēju, ko man ļoti gribētos, lai tu vairāk pastāsti, ir par tiem gājieniem uz Origo. Jā, kāpēc Origo, ko jūs tur darat un kā tas izskatās? Es apmēram zinu, ko jūs tur sastopat, bet pastāsti, kāpēc Origo, ko jūs tur darat un kā tas gājiens izskatās, kā tās attiecības tiem jauniešiem izskatās? Jā, Origo ir tāda eksotiska vieta Rīgā. Bet, manuprāt, kaut kādā ziņā tā ir visskumjākā vieta Rīgā, jo ejot cauri, tu var redzēt ļoti daudz sāpes. Tā doma sākās ar to, kad mēs redzam ikdienā, kad Origo bērni, vai ne tas jēdziens ir daudz arī mēdījos izteikts, un ka Origo ir tie mūsu jaunieši. Un kad viņiem nav īsti nekādas veida uzzināt par mums, un ka palīdzība ir, un kādam rūp, vai ne? Un tad tas ielu darbs, tā doma, vispār ir par to, ka nevis klients nāk pie pakalpojuma, bet pakalpojums nāk pie klienta. Jo tam jaunietim viņam nav
motivācijas, viņam ir zudus visu uzticību institūcijām, viņam varbūt arī nav spēka atnākt pie tevis, jo tas solis ir milzīgi liels, ja tu esi tādā situācijā atnākt un pateikt, man vajag palīdzību. Un, tā kā mēs sajūtām, kā organizācija, ka tas ir tas, ko mēs gribam sākt darīt, iet uz ielām un stāstīt jauniešiem, ka mēs šeit esam, ka mums jūs rūpēt un ka mēs jums varam un gribam palīdzēt un veidot kaut kādas attiecības. Kā tas izskatās? Jūs ieiet, kā jūs, piemēram, zinat, tādā Origo? Es apmēram arī, es esmu šeit gājis cauri Origo, es runāju gan Amandu, gan Tabitu, un kuriem tur jau ir savējie visi, bet tur ir jauniešu pulciņš. Kā tu vari zināt, ka tie varētu būt tie bērni, kas izaug no bērnamiem vai ielu bērni, vai īstenībā tie ir vienkārši kaut kādi jaunieši, kas tepat Rīgā dzīvo un basto skolu, piemēram. Kā jūs vienkārši ejat, pastāst par to procesu, tas man arī ļoti interesē. Tas process mums sākās pirms gada aptuveni. Viņš ļoti lēns. Tas tādā vēl kopskatā, ko var pateikt, viņš ļoti, ļoti lēns. Sākumā vispār notiek apstaigāšana un izpētīšana, tā kā to sauc par kartēšanu, kad tu staigā vienkārši pie ielām, tur nezinu, reizi nedēļā, un skaties, kur ir tās grupas, ko viņi tur dara, kas ir tie resursi, kāpēc viņi tur ir, un kāda ir tā dinamika, kā viņi uzvedās, kurš ir līderis. Un sākumā mēs kā 2 mēnešus vienkārši tusējāmies Origo. Bijām daļa no Origo un centāmies. Tev vīrs mājā prasa, ko darīt darbā? Šodien Origo patasē. Jā, viņš šeit labi zina. Un mums ir arī gāzes baloniņi, ja nu vajag. Bet, tas, ko mēs darījām, mēs centāmies iekļauties tajā masā, lai mēs jau lai viņu pierod, ka mēs tur vienkārši esam. Un tad sākas citi periodi, kur jau sākās uzrunāšana, un tad ir ilgs laiks, kad tu veido to pirmo kontaktu. Tas arī prasa mēneši, jo tās grupas mainās un cilvēki mainās. Un tad ir tāds otrā kārta, kur ir uzticības veidošana, un tad ir tāda trešā kārta, kur tu sāc jau viņus iesaistīt kaut kā, sāc jau kaut kur aicināt. Tas viss notiek šausmīgi lēni. Bet tā, kā tā tipiskā iešana izskatās ikdienā, ir, kad es un man kolēģi Kellija, mums ir tādas mugursomas ar uzrakstu Lighthouse, ļoti spilgti redzamas. Tad tās mēs uzvelkam, mums tur iekšā ir higienas piedarumi, pirmā palīdzība, uzkodas, ūdens, mums ir arī prezervatīvi, kas mums vēl tur ir? Mums ir mazie plakātiņi par mums, informācija, varbūt arī kaut kādas spēles, bet tādas pirmās lietas, kas varētu noderēt, kas varētu būt vajadzīgas. Un tad mēs ņemam tās somas un ejam uz Origo. Un sākumā mēs pa ceļiem vienmēr lūdzam, lai Dievs mums uzrāda tos cilvēkus, pie kuriem mums šodien jāpieiet, lai viņš mums dod spēku un drosmi vispār to darīt, jo dažreiz tā trūkst. Un tad mēs aizējam un vismaz kaut kur, es teiktu, pirmās 20 līdz 30 minūtes mēs vienkārši tur esam un vērojam situāciju. Jo neko nevar pateikt no tā, ka tu vienkārši atnāc un tu redzi. Bet mēs tur esam un vai nu mēs sēžam ārā, vai nu skatāmies aiz loga un vienkārši vērojam, kas notiek. Un es parasti saku, kad es lepojos ar sevi un Kelliju, ka mēs esam attīstījuši to prasmu atpazīt mūsējos bērnus, jo ir kaut kādas iezīmes un ir uzvedība, ko tu vari pamanīt, kas ir, ka tu saproti, ka tas nav parasts ģimenes bērns. Tad jūsējie bērni ir tie, kas primāri tie, kas ir izauguši no bērnamiem, kas vai nu vēl ir bērnamos, vai tūlīt izaugs, kuri ir pietiekami veci, lai drīz pabeigtu bērnamus un sāktu it kā patstāvīgu dzīvi. Jā. Tad jūs palīdzat viņiem, tā ideja ir, ka jūs varētu palīdzēt viņiem uzsākt to pastāvīgu dzīvi. Jā. Okay. Kas, vai nu ir bērnamos, vai nu viņi dzīvo vienkārši uz ielas, vai nu viņi ir ārpus bērnamiem, pabijuši jau cietumos, tur dažādas. Ir arī, ko mēs atpazīstam jau arī cilvēki, kas ir prostitūcijā iesaistīti. Un, mums ir izveidojies tāds
loks ar cilvēkiem, ko mēs zinām, un mēs jau redzam, ka, ja šis cilvēks runājās ar to cilvēku, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāda saikne, un visticamāk, ka viņi ir no tās pašas mērķa grupas. Kā tev ir, tev ir tagad? Tev ir drošāk iet caur Origo vai bailīgāk? Drošāk. Tāpēc, ka tu esi savējais, ne? Tev droši vien nedarīs. Nesen bija tās ziņas, ja, ka tur ir no tām pudelēm uzbruka, tur vēl kaut kas, tie jau te paši Origo jaunieši ir. Ne? Tur īstenībā ir tā, ka tur ļoti daudz mainās tie jaunieši. Ir kaut kādi tie, kas tur ir regulāri, bet ļoti daudz arī mainās. Un mums pašām bija tāds ļoti liels pārsteigums vērot visu tās dinamikas, jo tur ir ļoti dažādas vecuma grupas, tur ir bērni, tur ir jaunieši, tur ir pieaugušie, tur ir seniori. Visi viņi ir pamatā uz ielām, visi viņi lieto kaut ko tur patās uz vietas un zog un visu kaut ko dara. Kas ir tāds, nezinu, vai biedējošākais vai interesantākais piedzīvojums tev Origo? Par to es tev pastāstīšu, es gribu pabeigt par to dienu. Jā, piedod. Labi, jā, turpini, ļoti labi. Nu jā, un tad mēs vērējam to situāciju, pirms mēs atpazīstam, mēs pavērējam to dinamiku, mēs saprotam un novērtējam, kur ir tie drošie jaunieši, pie kuriem mēs varam iet. Vai nu mēs kādu pazīstam, vai nu tie ir izskatās miermīlīgāki, vai nu tur ir tikai meitenes, ja piemēram tur būtu tikai puišu grupa, mēs neiet viņiem klāt, jo tas ir pārāk bīstami. Un tad mēs mēģinam iet klāt tajā jau kontaktu uzsākšanas periodā. Un vienkārši sākam runāties un pajautājam, kā viņiem iet, pajautājam, kā viņus sauc. Tad mēs pastāstam, kas mēs esam, iepazīstinam. Dažreiz jaunieši, kuri uzreiz saka, es esmu no bērna, man vajag palīdzību. Okay. Bet dažreiz viņi ir ļoti izvairīgi, un īpaši puiši noslēdzās. Tad ir divi varianti, vai to sarunu vai kaut kur attīstās dziļāk, vai mēs sakam, čau, prieks iepazīties, tad jau teikamies nākošanai, būsim tepat ar mērķi tās attiecības katru reizi padziļināt un veidot to uzticēšanos, ka mēs te visu laiku esam. Un tā mēs apējam Origo. Ziemas periodā mums bija tāda lieta, ka mēs devām kafiju un tēju, kas bija ļoti vienkārši veids, kā uzrunāt cilvēku. Arī, piemēram, parastam bezpajumtniekam iedot kafiju vai tēju. Un tad, kad mēs pastaigājam Origo, mēs dažreiz aizam uz Vērmanas dārzu un tad ejam atpakaļ. Tas vispār paprast kaut kādu pusotru stundu. Un bieži vien ir bijis tā, ka mēs saņemam ļoti daudz atteikumu. Un, ja tu prasa par interesantāko laikam, tad tā diena bija tiešām interesanta. Iet un, kad mēs kopā aizskaitījām, laikam 7 reizes pēc kārtas mums atteica. Atteica ko? Tā kā mēs ar jums negribam runāt, eit prom? Jā, principā, jā. Ir bijis, ka mums pļauj. Bet ir bijis parasti atteikumi. Ir, kad vienkārši nerunā un iet projām. Bet tajā pašā laikā ir, kad runājās, un ir, kad cilvēks, ka šis tās bīstams un īstenībā izstās pēc līdera tajā grupā, viņš ir super sirsnīgs un atvērts un palīdz mums mūsu darbā un pastāst citiem jauniešiem, ko mēs darām uzreiz, kā viņš mūs ierauga uz ielas. Tā kā tie stāsti ir dažādi. Bet, ko es noteikti gribu minēt, ir tas, ka šajā septembrī mēs ar Kelliju, manu kolēģi, veicām tādu izvērtēšanu, vai tiešām tas, ko mēs darām, ir tas, uz ko Dievs mūs sauc, jo tas ielu jaunatnes darbs ir ļoti grūts un prasa daudz resursus un spēkus, un tie kaut kādi augļi vai rezultāti ir praktiski neredzami. Un mēs sapratām, ka iepriekš tas mērķis, ko mēs bijām nolikuši tajā iepriekšējā pavasarī, viņš nepiepildījās, un tāpēc mēs apstājāmies, lai izvērtētu, vai šo mēs darām savā spēkā, vai mēs darām to Dieva aicinājumam un vienkārši esam pagaidām tuksnesī. Un tad mēs kopā nolēmām paņemt tādu kā sabatu no tā, un šos sanāk jau 6 mēnešus. Mēs vairs neejam šobrīd uz ielām, bet mēs vienkārši lūdzam. Tajās pašās office telpās mēs lūdzam par tiem jauniešiem un lūdzam vispār par mūsu jauniešiem un meklējam Dieva vadību tajā visā. Jā, bet man liekas, tāds... Es parasti vispār esmu
nevar teikt, es vispār esmu pretī evanģelizācijai. Es redzēju, kā tas strādā, vai tāda, teiksim, kontaktu uz ielām. Jā, bet man liekas, ka šis, kāpēc man tas tā iedvesmo, un tāpēc es gribēju pajautāt, jo man liekas, tas ir ļoti iedvesmojoši. Pirmkārt, tas prasa beigot drosmi. Un tas nav no sērijas vienkārši aiziet kādam, tur nezinu, izspļaut ārā Jēzus tev mīl, iedot Bībeli un aiziet prom. Bet, ka tas mērķis, jūsu mērķis ir izveidot tās attiecības un reāli tas segums pēc tam ir arī iet kopā ar to cilvēku. Nu, tā kā būt gataviem, tas ir tas, ko primāri Lighthouse dara, vai ne? Ka jūs uzņematies kaut kādu rūpi par kaut kādu jaunieti, varbūt pat reizēm jauno ģimeni, ja kas nāk no tās vidas, un reāli palīdzat ar reālām lietām. Nu tā, ka tas nav vienkārši tāds garīgs vingrinājums, ja tur aiziet kā... Un tas, man liekas, reizēm tāds, tu aizēja, varbūt arī tas cilvēks kaut kādā tajā savā sāpju reizēm, viņš to aicinājumu pieņem. Un es, protams, nezinu, Dievs caur to arī var veidot kaut ko, ne? Bet tad, man liekas, vienmēr reizēm tā bišķi nežēlīgi, ka tu pamet viņu, zin kā, viņš tikko varbūt piedzimis Dievā, tad tu kā bāreni viņu tur pamet uz ielas. Nu, tad izdomā atrod baznīcu, ja, piemēram. Nu, tā. Bet tāpēc man likās tā iedvesmojuši, ka tas ir tāds uzcītīgs, drosmīgs, uzcītīgs darbs tajā vidē, kas ir, kas patiesībā ir bīstam. Nu, tāds, tajā. Tā kā tas man likās tik forši, un tāpēc arī gribēju, lai tu pastāsti, lai arī klausītājiem. Tas, tā var iedvesmot, un kad cilvēki var ieraudzīt sevi, varbūt, es negribu pateikt priekšā, ja, bet varbūt sporta zālē, kāds regulāri iet uz sporta zāli, ja, un līdzīgi, vienkārši, nezinu, sporta zāles darbiniekiem palīdzēt uzkopt pēc trendiņiem vakarā varbūt. Un tādā veidā arī dibināt tās attiecības un veidot kaut ko, varbūt drošākā vidē, bet kaut kādā kamī, tu jau, tā, no vienas puses tas ir tavs darbs, ne? Bet, tu arī strādā organizācijā, kur jūs varat lūgt par to, domāt par to un tā. Un man liekas, ka tas ir, tā, ritīgi forši tajā. Par tām attiecībām, par māceklības attiecībām, par mentoringa attiecībām. Nezinu, kā tu to sauc, kā tu to redzi, jūs tu teici, reiz nedēļā jūs ar Hyacinti satiekties vai sazvanaties. Kā tas ir, tu jau īstenībā minēji nedaudz, kā tas ir mainījis tevi, bet kā tu to redzi, cik liela daļa no tās ticības dzīves tā ir, un ko tu no tā, kāds secinājums no tā tu var izdarīt? Ja vai tā plašāk jautājumu? No māceklības attiecībām kādi secinājumi? Jā, ko tas ir devis tavai garīgai izaugsmai, ko tas ir devis tev kā dievbērnam, kā sievietei, sievai, mammai, vispār, teiksim, kas ir tas, un secinājums, es domāju, varbūt vairāk ir, kas ir tas ieguvums, un varbūt kas ir tas, ka, nevis zaudējums, bet ko tas maksā, ko tas prasa, jo, katra lieta kaut ko noteikti arī paprasa. Tas noteikti ir bijis liels atbalsts, kaut kāda vadīšana, bet visvairāk tas atbalsts ir izpaužas tā, ka tas skats ir atgriezts atpakaļ uz Jēzu, atpakaļ uz Bībeli, jo Hyacints var nākt ar visām savām dzīves situācijām un visu. Un dažreiz viņi man arī, ja viņi izjūt to, ka tas ir vajadzīgs, viņi man pastāst arī savas liecības no savas dzīves, jo bieži vien viņi jau gājas tām lietām cauri, kurām es eju cauri, un līdz ar to viņi man ļoti labi var izvadīt un atbalstīt tajos grūtumos. Un, un tā kā visās tajās izaicinājumos viņiem man vienmēr palīdz un cenšas parādīt to, ko Dievs par to saka. Un neļaut man vienkārši iestrēgt tajā racionālajā vai sajūtu līmenī, bet kas ir Dieva prāts šajā. Un varbūt es nevaru teikt 100%, bet varbūt 98% pēc tikšanās reizēm ar Hyacinti es jūtos atvieglota, es jūtos, kad es esmu pavadījis laiku ar Dievu, kaut gan es esmu bijis arī ar viņu, ne? Un kad es esmu kaut ko iemācījusies jaunu, ko es nezināju iepriekš. Gan varbūt manā sirdī tikai, vai arī prātā. Tas vienmēr ir kā tāds stimuls. Tā kā, ja mūsu ticība ir tāda liesmiņa, tad tas man vienmēr
vai nu uzpūš, vai kaut kā. Tagad gāzes plītī pagriež augstākai. Bišķiņ palīdz uzgriezt. Un tāpat tās arī, kad es vienkārši nezinu, ko darīt, un man vajag padomu, viņi to spēja uzklausīt, parasti spēja arī palīdzēt, izrisināt, izrunāt, bet ja viņi to nespēja, viņi arī prasa citiem, viņi bieži vien arī man iesaka, paprasīt tev, un nākt pie savas draudzes, kur es esmu, vai ne? Un, nav tā, ka tas ir kaut kāds ekskluzīvi tikai mēs, vai ne? Un tāpat viņi vienmēr saka, ka māceklība ir izdevusies, tad, ja tavs māceklis veido mācekļus. Un tad, kad es esmu to sākus darīt, tad es ļoti izjūtu to lielo prieku, kas ir būt tajā otrajā pusē. Un dot, un palīdzēt, un atbalstīt, un mīlēt. Un tagad es arī pamanu, kā Pāvils savās vēstulēs tik ļoti raizējās un priecājās par tiem cilvēkiem, kuriem viņš raksta, kur viņš ir bijis, un ka tas viņu atspirdzina arī, ka viņš ir ciešanās. Un jā, tik forši piedzīvot to arī otrā pusi. Un tās attiecības, man liekas, ir tik brīnišķīgas, tā kā Dievs to ir izveidojis, arī to iespēju mācekļoties un būt draudzē, jo visi ir ieguvēji. Jo ne jau tikai es varu iegūst no tā, ka Hiecinta man vēl 2 stundas nedēļā, bet arī Hiecinta iegūst no tām attiecībām. Tas, man liekas, ir pats labākais un skaistākais. Un caur to Dievs ceļ draudzi, un caur Hiecinti, jo viņi atrodas varbūt Daugavpilī, bet es esmu mājvietā, es esmu sieviešu vakaros, un es esmu redzējis, ka tas lietas, ko Hiecinta man ir devusi, viņas pēc tam palīdz tālāk citām sievietēm. Tā kā jā. Es ceru, ka atbildēju. Jā. Un, man liekas, man prieks to dzirdēt, jo es atceros savulaik, ka Valters bija kā BPI praksē šeit, un mēs arī katru nedēļu tikāmies, un daļa no tā, protams, bija par darāmiem darbiem, bet daļa no tā bija arī tāds māceklības aspekts, un mēs diskutējām par to, ka runājam, kas tad īsti ir māceklība, un parasti to tādā vienā ķēdītē rāda, ka māceklis veido māceklis, un mēs runājam, bet ticībā tā atšķirība tajā ir, kad tas nav vienkārši meistars, kuram ir kaut kāds māceklis, kurš tā kā cenšas būt kā meistars, bet ka tas ir cilvēks, kurš visu laiku norāda uz Jēzu. It kā tā ķēdīt iet, bet tur visu laiku ir tas skatījums uz Jēzu, jo tā ideja tāda, ka tu nevis kļūsti atkarīgi no Hiecintas, vai tu kļūsti tāda pat kā Hiecinta, bet tu kļūsti arvien līdzīgāk Jēzum. Un kas bija interesanti pavērot, ir to, ka bija kaut kādas ar laika gaitā bija, kur tās attiecības pagriezās otrādi. Un kur Valters varēja mācekļot mani un palīdzēt man augt. Un burtiski, ja, es atceros vienu situāciju, kur bija tāda spriedzes situācija, kur vajadzēja risināt, viņš saka, Kārli, es šito paņemu sevi pacēt malā. Un tur, liekas, es esmu mācītājs, kāds man tā var pateikt, un tā. Bet tāpēc, ka mums bija tās attiecības pilnā paļāvībā, varētu teikt, zinu, ko viņš dara, viņš uzņemās iniciatīvu, viņš var pateikt tā kā man, viņš jūtās drošs, ja, tajā brīdī. Tas bija tā ļoti vērtīgi. Un vēl viena lieta, par ko mēs runājām, ka tās māceklības attiecības, viņas tā kā ir tāds krusts ir, tādā ziņā, kad vai teikt, dimensijas, ja, kad ir kāds, kas tevi mācekļo, kādu, ko tu mācekļo, un tad ir tādas arī vienaudžu mācekļu attiecības, kur, tā kā varbūt nav tur tāds, es esmu tur viedais, gudrais, un tu esi tas ņūbijs, iesācējs, bet kāpēc mēs diezgan uz vienu līmeņu esam. Bet mēs viens no otru varam mācīties, un man liekas, ka ļoti veselīgi, piemēram, vīrs un sieva, vai ne, man liekas, ka, labi, ir kādi, kas teiks, ka vīrs ir galva, sieva ir apakšā, un tāpēc tās ir tāda veida attiecības, bet man liekas, ka bibliski vairāk tās ir tāds vienaudžu attiecības, kur mums ir dažādas lomas, dažādi uzdevumi ģimenē, bet mēs viens no otru varam mācīties. Nav tā, ka tikai vīrs vada, ja, tā īstenībā mēs vīri varam ļoti daudz, un mums vajag ļoti daudz, un sievām var mācīties. Tu vairāk kārt pieminēji Hiecintu, un es varu, ka tur ir tāds izteiktāk, vairāk ir tāda veida māceklība.
Vai tavā dzīvē, vai tu redz arī kaut kur citur tajā, teiksim, vienaudžu līmenī, tas nenozīmē, ka visi ir obligāti tikpat veci kā tu, bet vienaudžu līmenī, ja tu minēji kaut kur, kad tev ar mammu jau reizēm ir pagriežās otrādi, ja, kad kaut kur kādos jautājumos. Un cik es saprotu, tikko tu arī minēji par to, ka tu vari kādam dot. Kur tu redzi tās cita veida mācekļības attiecības attīstoties savā dzīvē šobrīd? Es gribēju... Domāju par māceklību, es vienkārši atcerējos to vienu pantu, kur bībelotieši arī vēstulē Titam ir rakstīts par tām, ka lai vecākās sievas tā kā mudina un trenē jaunās sievas mīlēt savus vīrus un bērnus, būt saprātīgām un šķīstām un saimnieciskām, pakļāvīgām saviem vīriem, tā lai Dieva vārds nav zaimots no vēstules Titam 2. nodaļas. 4. un 5. pants, ka tas ir arī vēl viens tāds bibliskais iemesls, kāpēc tas ir tik labi, runājot par tādām augšā-lejā attiecībām. Bet horizontālajā vidē mūsu draudzē ar sieviešu kalpošana, mēs visas esam līdzīgos vecumos aptuveni. Šķiet, nevienmēr, bet tā vidēji līdzīgās vecumos. Un arī DNS grupiņā, kas mums ir kopienā, kur tiekās tikai sievietes. Arī tur mēs dalamies un nav tā, ka viens kaut ko māca un otrs klausās, bet mēs vienkārši stāstam par to, kā mums ir. Mēs dalām liecību, mēs stāstam savus izaicinājumus, un tad varbūt kādai citai māsai Dievs dod ieliek kaut ko sirdī, kā iedrošināt, kā pamudināt, kā, izlasīt kaut ko, ko tieši tajā brīdī vajag dzirdēt. Un tas arī notiek, un tas notiek traucē starp sievietēm, starp māsām. Tās visvairāk ir tādas horizontālās attiecības, ko es redzu. Bet, ja godīgi, man pašai nav tāds tiešām vienaudzis šobrīd dzīvē, ar kuru man būtu tādas attiecības. Viss ir vai pārsvarā bišku vecāki. Jā, es domāju, tā ir viena lieta, ko, man liekas, mēs ar Artu runājām, kas pietrūkst, un varbūt arī par to mājvietām. Man jāpadomā vairāk, mājvietas vadībai jāpadomā, kā to vairāk noformulēt, bet patiesībā pamanīt tās vienaudžu attiecības. Jo, teiksim, tev un Hiacintē viņas ir ļoti nodefinētas. Nodefinēts laiks, nodefinēta lieta. DNS patiesībā grupiņa arī nodefinēta. Ir regulārs laiks tikties, ir kaut kādi, labi iekšēji vienošanās par kaut kādiem, ko mēs darām, kur kaut kādu uzdevumu. Bet es DNS grupiņa jau ir ļoti nodefinēta vienaudžu. Varbūt nebūtu vienu tie paši vecumi. Ja, tas arī ir jaunākais savā DNS grupiņā. Ja. Un tas pat nav, es domāju, tas pat nav par vecumiem, bet tas ir vairāk par to, ka tu saproti, neviens te nav priekšnieks, ja, neviens te nav kaut kāds garīgais gurū, bet mēs viens no otru mācamies. Un mēs, man liekas, reizēm ļoti daudz ko palaižam garām, ka mēs vienkārši to neuztveram. Mēs domājam, tas pats dievkalpojums īstenībā. Ja mēs nākam labi mācītājs kaut ko pateiks, tad tā būs no augšas uz leju. Ja, tā. Ne tas, ka mācītājs tur ir kaut kā, bet vai pielūgsmes vadītājs vadīs, un tas ir tā kā no augšas uz leju mūs tā kā vadīs. Bet īstenībā jau, ka visi draudzi nāk kopā, ja, un tur varbūt nebūs kaut kas ļoti intensīvs vai kā, bet tā pati saruna, tā pati aizlūkšana, tā pati kaut kāda lieta, kas reizēm norezonē vairāk nekā tajā brīdī tā svētruna. Ja, jo vienkārši tāpēc, ka kāds uzklausīja un aizlūdz un trāpīja tajā brīdī. Un mēs to varbūt kaut kur pat viegliprātīgi reizēm uztveram. Tas jau neskaitās, tāpēc, ka tas nav tik nodefinēts, tas nav tik intensīvs, ja tik tāds tur 2 stundas nedēļā veltam laiku un tā. Bet īstenībā tur jau arī tā vienaudžu māceklība notiek, ne? Mēs viens otru ceram, vajadzētu tā būt, ne? Kad mēs viens otram palīdzam augt un pilnveidoties un līdzināties Jēzum vairāk. Un man liekas, jo vairāk mēs uztveram tās lietas, jo vairāk mēs pamanam tās lietas, jo vairāk patiesībā mēs pamanam, kur Svētais Gars jau darbojās. Reizēm, man liekas, ir cilvēkam tā sajūta, ka Svētais Gars darbojās tikai svētdienas rītā, jo tur ir tāds, vai Svētais Gars darbojas tikai tajā brīdī, kad satver Bībeli. Protams, tas ir tāds vismērķiecīgākais laiks, un mēs sakam, es nolieku visu citu malā, lai klausītos, ko Dievs man grib teikt.
bet tik bieži svētais gars darbojās jau daudz, kur citur mēs vienkārši nedzirdam, neesam nomodā par to. Un tā. Mēs tuvojamies stundai, vajadzētu tā kā nopaļoties. Pirmais, ko es te gribu pajautāt, vai tev ir vēl kaut kas, ko tu gribētu pateikt? Vai tev ir kaut kas, ko sirds, ko tu liekas, pats šito cilvēkiem vajadzētu dzirdēt? Pirmais, kas man nāk prātā, pēc tā, ko tu teici, kad es tev pilnīgi piekrītu, tā ir visa draudze ir Kristus ķermenis, vai ne? Arī tu kā mācītājs tu esi, vai ne? Augstākā autoritāte mums un vadītājs. Bet tu tāpat esi Kristus ķermeņa loceklis, un mums katram ir tas savs uzdevums, un man liekas, mēs tik bieži aizmirstam, cik mēs esam svarīgi, un kāds gods ir būt vispār Kristus ķermenim, un ka Kristus ir galva mums visiem. Tagad, tas koncepts vispār, man liekas, ir tā kā mind-blowing. Bet, tik bieži ir aizmirsts, un par to, ka mums ir dotas svētā gara dāvanas, arī tiek aizmirsts, manuprāt, ikdienā. Tas ir viens, bet no savas dzīves, ko es varu pateikt, ir būt modriem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi būt modriem ticībā un neiemikt. Es Bībelē redzu tik daudz, kur Jēzus mūs mudina palikt nomodā. Ko tas nozīmē? Ko tu ar to domā? Jā, es paskaidrošu. Palikt nomodā, tā kā izmeklēt savu sirdi, izmeklēt savu ticību, būt tajos klusajos brīžos, pārskatīt varbūt to savu grafiku un ieraudzīt, vai Dievam vispār ir vieta tajā grafikā, vai tā pasaule nav bišķiņ vairāk pārņēma uz Dievu lomu tavā dzīvē nekā Dievs. Un vai kaut kur tu neesi iekāpis tajā Dieva tronī atkal. Jo vēlns ir ļoti viltīgs, un viņš visu laiku mums velk uz visām pusēm, kā mēs arī atkal varētu ielīst tajā Dieva tronī. Un, ja mēs neesam nomodā, ja mums nav tās bruņas, par ko runā vēstulē Efeziešiem, tad ir tik viegli, ka mums aizmālē acis, kad svētais gars tiek apslāpēts, jo mēs vienkārši viņu vairs nedzirdam un neklausamies. Un tā kā man ciedošanās ir būt nomodā, jo tajā laikā, kad es sāku vairāk pievērst uzmanības ticībai, man satricināja tā raksturvieta par to, kur Jēzus saka, kad pienāks tas laiks, kad daudzi teiks, mēs dziedinājām tavā vārdā, mēs sludinājām tavā vārdā, un Jēzus viņiem atbildēs, atkāpieties no manis, jūs ļaundarītāji, es jūs nekad neesmu pazinis. Un tā kā mans lielākais vēlējums un tā mīlestības izpausme, ko es varu dot citiem, ir tā kā, izmeklēt savu sirdi un jautāt Dievam, Jēzu, vai tu mani pazīsti? Tas ir, manuprāt, vissvarīgākais mūsu dzīvē, pazīt Jēzu. Un neiemikt. Tā kā tā. Jā. Forši. Prieks tāds, ka tu biji un padalījies gan ar to, kas ir tavs ceļš pie Dieva, un tagad kāds tavs ceļš, un arī ceļš, tā ir teikt, profesionālais ceļš, kaut gan, man liekas, sociālais darbs jau arī savu veidu kalpošana. Un prieks, ka tu esi drosmīgi. Man liekas, tas, kas tu esi, mēs jau pirms ierakstu runājām, ka tev ir tāda klusa, mierīga balss, un tu liekas, tu esi tāda smalka sieviete un tā, bet tev ir tāds liels spēks. Tā. Protams, var teikt, tas ir Dieva dots, un Dieva ielikts tevi un tā, bet paldies, ka tu ar to arī dalies. Paldies, ka jūs pieņemat. Tas tiešām ir no Dieva, un nekas nav no manis.